Nu, lūk, šis jau ir nākamais video, kurā es gribēju padalīties ar to, ko tad es daru, lai justos labāk. Es nezinu, vai jūs te redzat, man tieši virs galvas, es tā centos nostāties, jo tieši atnācu, tur ir ūdens tornis. Nu, baigi grūti ieraudzīt, tur ir tās antēnas augšā, kas mūsu telefonus savieno savstarpēji kopā, bet kur galvenais uzdevums patiesībā ir kontrolēt mūsu apziņu. Un kas tad bija tāds pirmais, kas manā dzīvē, ko es izdarīju, kas sāk ieviest korekcijas. Jo kādreiz es uz to ļoti fokusējos, jo man arī patiesībā ir instrumenti, ar ko to visu neutralizēt. Nu labi, es neutralizēju tās antēnas arī, bet pirmais, ko es izdarīju, es atteicos dzīvot realitātē, kurā es baidos no visādām 5G antēnām, tumsas spēkiem un chemtrailiem un vispārējā. Es tā kā pateicu, ka es atsakos dzīvot realitātē, kur man apdraud. Un, bija man tāda saruna ar Dievu, ar radītāju. Es lūdzu, lai viņš man ved taisnākajā ceļā ārā no visu tā murga, atpakaļ pie sevis, atpakaļ pie dabas, pie dabiskas pasaules, pie dabiskas realitātes. Un, process nenotikās tā zibenīgi čiks un gatavs, bet es sāku redzēt izmaiņas. Es vienkārši izslēdzu to, ka kaut kāda tums, kaut kāda globālisti man ietekmē. Un tiklīdz es pārstāju to fokusēties, tā manā dzīvē, tam ar katru dienu, pirmie 3 mēneši bija tad grūtāk, bet tad ar katru dienu tas aizgāja aizvien vieglāk. Es vairs nepievēršu uzmanību tām antēnām, nepievēršu uzmanību, ko tur globālisti izdomājuši vai nē. Tas ir viņa plāns, viņi savai dzīvē rada savu realitāti. Tas nenozīmē, ka man viņā ir obligāti jādzīvo. Viņi rada savu realitāti, es radu savējo. Katrs dzīvojam savā realitātē, tādā, kādā gribam. Gribat dzīvot 15 minūšu pilsētās, dzīvojiet. Man kāja tur neredzēs tevi. Es te pienācu tuvāk, tagad var labāk redzēt. Ar saulīti spīd neredz, tur baigi labi. Tā kā tas tāds pirmais moments, ko es savā dzīvē izdarīju un kas nostrādāja riktīgi. Pat nezinu, ar ko lai sāk. Viens ir tas, kad es pats esmu izgudrojis tādas. Tas jau bija sen, ka es dzīvoju tādās riktīgās bailēs, un tāpēc man laikam no augšas piespēlē instrumentu tādas uzlīmes, kas krietni samazina šo visu ierīču, mobilo telefonu, televizoru, datoru, šo visu antēnu ietekmi uz manu realitāti. Es nevarētu teikt, ka viņš pilnībā apnullē, iespējams, ka tas saistīts ar manu nodomu, jo mans nodoms būtu, ka pilnībā apnullē kaitīgo ietekmi, tad tas arī tā nostrādātu. Un tas visticamāk tā arī sāk strādāt, jo man tā pārliecība aug ar katru dienu. Bet tā, kad es sāku to visu darīt, tad man bija šaubas un nebija pārliecība, nebija laboratorijās veiktie eksperimenti, kur pierādījās tas, ka tas viss strādā. Tātad pirmais, ko es izmantoju visilgāk, izņemot to, uzreiz pēc tā, ka es atteicos dzīvot realitātē, kas man apdraud, ir orpas uzlīmes. Par to būs nākamais rakstīns kaut kad drīz un pastāstīšu vairāk, ierakstīšu arī kādu video. Bet tās uzlīmes tās, kas viņas spēj harmonizēt jebkuru elektromagnētisko lauku, vai tas ir mākslīgs, vai tas ir dabīgs, vai tas ir no priekšmeta, vai no atomiem, vai no kokiem, no dzīves dabas. Tā ir enerģija, kas harmonizē visu sev apkārt un atgriež dabiskajā kārtībā. Ja telefons izstaro kaut kādu kodu priekš mūsu DNS, un viņš viņu tur lēnām modificē, tad tā uzlīme, kuras pamatā ir ierīce, vienkārši ierīce nevar pielikt pie telefona, tāpēc ir uztaisīts uzlīmes, kuras ir kā tāda kloni, kā tādas kopijas no tās ierīces, un viņas ļoti labi pilda tās funkcijas. Man ir, tā kā es esmu viņu izgudrotājs un arī ražotājs, tad man viņas ir visā mājā, uz visām elektroierīcēm, uz žogiem, sētām, karoga mastiem, uz apkuras sistēmas, uz sadalas skapjiem elektrības, uz skaitītājiem. Es esmu salīmējis visā pilsētā, kur es dzīvoju,
uz laternu stabiem, nu visur, kur vien var iedomāties, kur visur, kur man sajūtas ir teikuši, tur es esmu salīmējis. Un var redzēt, kā es tam, līdz ar to tas man aizvien mazāk, tā kā es jūtu to ietekmi un aizvien mazāk es par to domāju. Līdz vienā brīdī man sāk likties, ka tas vispār neeksistē, un kad arī tām uzlīmēm nav nekāda jēga, bet patiesībā tā nav tās uzlīmes izdara to, ka tas viss manā realitātē pārstāja eksistēt. Un es redzu, kā manā pilsētiņā cilvēki kļūst aizvien atvērtāki, aizvien brīvāki. Tas krietni samazina to informatīvo piesārņojumu, kas nonāk mūsu šūnās, mūsu šūnu atmiņā, mūsu šūnu laukā, manā informatīvajā laukā. Līdz ar to man ir daudz mazāk dezinformācijas, kas mani ved prom no manis, no sevis. Tā kā. Otra lieta, ko es daru, es dzīvoju pēc iespējas tuvāk dabai, pēc iespējas biežāk eju dabā. Es dzīvoju Pāvilostā pie jūras, kur vējš visu izvējo. Te arī visvairāk smidzina tos chemtrails, bet vējš viņus visvairāk pūš prom tieši no šejienes. Te viņi principā nepiezemējās. Šitā ir vissaulainākā vieta Latvijā, visvairāk saulaino dienu, visvairāk saulīti saņem to enerģiju. Jā, iet maksimāli saulē, iet maksimāli dabā, maksimāli staigāt ar plikām kājām. Nu, pēdējais tāds manā dzīvē uzlabojums, kas ir atnācis, ko es nebiju tā pats ģenerējis, bet iespējams, ka esmu izteicis kādu nodomu, un sieva nevarēja nopirkt pati, viņa caur Ameriku, caur manu mammu pasūtīja tādus sazemējošos palagus. Jo sazemējums ļoti svarīgs. Es tā nebiju, pamanīju, man tas nelikās tik nozīmīgi, bet tagad izrādās, ka tam ir diezgan liela nozīme, jo es jūtu, ka, ja es esmu ilgāk pie elektroierīcēm, kaut kāds tas, tā vairs nav tāda dezinformācija, tie vairs nav tāda koda, bet tieši tas elektriskais. Iespējams, ka kaimiņu Wi-Fi un kaut kādas lietas, ko es neesmu aplīmējis ar tiem orbiem, ar tām uzlīmēm, viņas iedod to savēju atkal lādiņu šūnām. Un tā šūnas pa nakti guļot tādu palagu, viņas izlādējās, viņas atbrīvojās no spriedzes. Tā man likās, ka visi šūnas ir tā kā tādi pārpumpēti baloni, ko tūlīt uzsprāgs. Tagad es jūtu, ka katru dienu tā spriedze samazinās. Bet tas ir burtiski, ka pēdējās dienas ar šito, kaut kādu nedēļu varbūt bišķi vairāk izmantoju. Tad ir tāda lieta, kas ļoti svarīga dzert ūdeni. Bet nevis pilsētas ūdeni, nevis veikalu ūdeni, jo viņš ir piepildīts ar visu to dezinformāciju, ar visu to destruktīvo informāciju. Ja padomājiet paši, kāda informācija var būt ūdenī, kurš ir pumpēts, izspiests ar kaut kādiem nenormāliem filtriem, tad remineralizēts ar sintētiski iegūtiem kaut kādiem minerāliem, vitamīniem, un tad nostāvējis kaut kādās noliktavās, kur tur apkārt dun visādas elektroierīces, antēnas uz jumtiem, vēl viss kaut kas. Un tad tas viss vēl nonāk veikalā, kur viņš uzņem no katra garām gājēja visu informāciju. Un tā kā filtrēt to informāciju, ko mēs uzņemam. Tāpēc ir ļoti svarīgi lietot dzīvu ūdeni. Un tāds man arī ir. Šobrīd gan es viņu nevaru, viņam nav daži certifikāti vēl iegūt, viņš iet certifikācijas procesu Eiropā, lai viņu varētu oficiāli tirgot. Bet, es kā klients, kā labs sadarbības partneris ar ražotāju, varu viņu dabūt priekš sevis. Ja kādam interesēs, tad es varu padalīties ar viņu. Un tur ir svarīgi, lai tieši ūdens enerģētika, ūdens atmiņa ir tīra no visas kaitīgās informācijas. Tas, ko es novēroju, vedot no avotu ūdeni, ka tiklīdz es viņu iepildu plasmas traukā, viņš jau izmainās, viņš jau paņem no plasmasas informāciju. Tiklīdz es viņu ielieku mašīnā, atved mājās, viņš jau ir no mašīnas visas vibrācijas paņēmis sevī, visu, kas ir noticies uz šosejas, visu viņš tā kā ieraksta atmiņā. Tieši tas pats notiekās ar mūsu šūnu atmiņu.
Mūsu šūnas ir ūdens, viņas uzņem visu informāciju, kas ir apkārt, kopē sevī. Un tas, ko tā saule dara, viņa to informāciju atkal tīra ārā. Nu, tāpēc ir svarīgi filtrēt informāciju, ko mēs uzņemam. Un tāpēc ļoti svarīgi dzert tīru, dzīvu ūdeni, enerģētiski aktīvu, dzīvu, nu, to ir bija tāds zinātnieks Viktors Iņūšins, viņš atklāja to dzīves enerģiju, viņš viņu nosauc par hidroplazmu, par plazmu, jā, kas ir ūdens plazma, un ka, nu, tā plazmas koncentrācija ūdenī ir tā, kas nosaka, cik ūdens ir imūns pret apkārtējo informāciju, cik viņš spēj noturēt to pirmatnējo dabisko kodu sevī, dievišķo kodu, to informāciju, kas nāk no saules. Nu, un ir tāds koncentrāts, ko var pievienot pāris pilienus uz, nu, pilienu vai vairāk višķi uz litru, kas to ūdeni padara noturīgi pret visu to apkārtējo informāciju, kas notiek apkārt. Nu, un, protams, dzerot šādu ūdeni, arī mans ķermeņa ūdens sāk kļūt noturīgs. Nu, šis īstenībā pirms dažiem gadiem iedeva man vislielāko efektu, vislielāko jaudu. Nu, es jūtīgs cilvēks, es sajūtu to efektu uzreiz, bet es jūtu, kā viņš nostiprinās ar laiku. Un es aizvien vairāk, nu, to pašu dara arī principā tās orpas uzlīmes. Viņas tā kā savā starpā sadarbojās šie instrumenti. Vieglāk filtrēt melus, vieglāk atpazīt dezinformāciju no informācijas. Vieglāk ieraudzīt patiesības starp meliem, vieglāk sajust cilvēku aizmugurējās domas kaut kādas, nu, ko viņš patiesībā jūt un domā, un to, kas patiesībā notiek pasaulē. Ir skaidrāka apziņa, skaidrāks redzējums, labāk var sajust sevi, labāk var sajust to, kas notiek apkārt, labāk var sajust dabu, nu, un tādas lietas. Ko vēl? Nu, ļoti jāfiltrē, ko mēs lietojam uzturā. Principā lielveikalā nav nekā, kas varētu mūs kaut kā pozitīvi ietekmēt. Un tam ir atkal, nu, skaidrojums, tas ir atkal būs atsevišķs video par šito, iespējams pat 100 video par šito tēmu, jo augi, kas ir auguši ar NPK mēslojumu industriāli, viņos nav nekā, pilnīgi nekā vērtīgi priekš mūsu organismu, jo viena no vērtīgākajām lietām, kas mums ir jāuzņem caur dārzeņiem, caur augiem, caur visu to, ko mēs ēdam, ir humīnskābe un folīnskābe, tās humīnvielas, kas ir tā kā sabiedriskais transports priekš minerāliem un vitamīniem. Ja augos nav šīs humīnvielas, humīnskābes, tad, principā, pat tas, kas tur ir, viņš nenonāk mūsu organismā, nenonāk mūsu šūnās. Un tas, kas mūsu šūnās ir liekas, viņš nevar izvadīties ārā. Nu, kaut kādas procesas notiekās, bet ne tik efektīvi. Tā kā pa lielam īstenībā šobrīd, nu, tāds, kas varētu uzlabot mūsu to veselību un to saikni ar sevi, un to ir tas, kas ir audzis mežā, kur ir tās humīnvielas, humīnskābes, ēst mellenes, drīz būs, ēst cēnes, ēst viss, kas nāk no meža, vai, nu, kas nāk no jūsu dārza, kur jūs nelietojat nekādus sintētiskos minerālu mēslus, jo sintētiskie minerālu mēsli ir kā heroīns augiem. Viņi kļūst atkarīgi no tā viss, bet viņos tad patiesībā arī nekas cits nav, kas tur ir slāpeklis, kālijs un fosfors. 3 elementi, vispārējais tur tukšs tas augs ir. Tā kā ir jāaudzē katram savā dārziņā viss tas, ko gribās uzņemt, tas, ko gribās lietot. Vispārējais, principā, ir vējā izmesta nauda un toksisks priekš mūsu organisma. Par šito tēmu, par audzēšanu, un to man būs vēl informācija, bet es šobrīd vēl neesmu gatavs ar viņu dalīties. Ir lietas, kas var līdz pat 700, 800, pat 900% palielināt šo uzturvērtību augos, ko mēs paši audzējam. Bet par to atsevišķi. Tā kā, nu jā, jāsaprot, pēc iespējas mazāk dezinformāciju, panorāmu, televizoru, pēc iespējas mazāk sociālos tīklus,
pēc iespējas mazāk nedabīgu pārtiku, visādas tur limpenes un mazāk cukuru. Nu, jāņem vērā tas, ka visādi tie, kas ir lielās korporācija ražotie produkti, viņi ir arī informatīvi apstrādāti. Viņos visos ir ūdens, viņos visos ir kristāliskas struktūras, teiksim, cukurs un sāls. Un cukurs un sāls ir programmējami, tāpat kā ūdens. Jebkura kristāliska struktūra ir programmējama, viņa var ierakstīt milzīgu apjomu informācijas. Un, teiksim, cukurā var ierakstīt tādu informāciju, nu, tur var ierakstīt cienkāli informāciju, un apēdot cilvēku tādu cukuru var arī nolikt karoti. Jā, tā kā es cenšos izvairīties no visa šī, es sāku ierīkot dārziņu, sāku pēdējos gadus intensīvi domāju par to, kā izaudzēt kaut ko veselīgu, un man šobrīd nav tādas vietas īsti, kur audzēt. Man ir tāda pludmales smiltiņa, bet tas arī nav mans īpašums, un īsti dārziņu tā nevar iekopt. Bet pagājušajā gadā es jau bišķi iekopu, un šogad es turpināšu, un maksimāli centīšos ēst to, kas ir manas paša audzēts. Un es iesaku, ja jūs pērkat no kāda zemnieka, ir aizbraukt apstīties, jo es esmu redzējis daudz, kur saka, mēs neko nelietojam, tā aizbrauc pie viņa pēc stādiņiem, viņam stāv lielās paletes ar visiem šitiem minerālu mēsliem. Nu labi, viņš nelieto varbūt Roundup un visādas tādas ķīmijas, bet viņam paletēm stāv tie minerālu mēsli. Tas augsts nav redzējis ne humīnu skābi, ne humīnu vielu, ne kompostu, ne slieku, neko. Tas viss ir, tik sintētisks un mākslīgs, un tur nevar būt nekas labs. Tā kā jā, cenšamies vairāk enerģiju veltīt tam, lai tiktu pie veselīgas pārtikas, iet vairāk dabā, sazimēties, iet plikām kājām ārā. Jā, un tas, ko es cenšos darīt. Ko es vēl gribēju? Es vēl kaut ko, elpošana, elpas prakses. Elpas prakses, tā ir tāda lieta, ko ir jāmācās, un tur bišķiņi vajag cilvēku atbalstu no malas, bet tāds pats vienkāršākais, tā kā jūs jūtaties riktīgi noguruši, vai, riktīgi tā, ka šauj korķis ārā un baigi slikti jūtaties, tad var iet vienkārši atlaisties dīvānā, bez spilvena, bez nekā uz taisnas virsmas, vai uz zemes, vai dīvānā, vai gultā, vienalga, kur uzmest kādu lediņu. Tas arī īstenībā, atteikties no sintētiskā apģērba, maksimāli izmanto dabīgu apģērbu. Tas arī ļoti ietekmē visu šo procesu. Bet tas laika gaitā visu uzreiz nevar izdarīt. Dariet tik daudz, cik varat. Katru dienu izdariet tik daudz, cik varat, un tas būs pats labākais, ko jūs sev varat izdarīt. Bet jā, par elpu. Atlaižaties, aiztaist acis un sākat elpot caur degunu. Tikai caur degunu. Ieelpa caur degunu, izelpa. Lēna, gara, dziļa elpa. Es jau te vienā video teicu, lai pamēģiniet. Tā kā ieelpot. Mierīgu, lēnu, garu, dziļu elpu. Uz 15 minūtītēm. Un tā kā ar apziņu ejiet iekšā tajā visā, kas ir, tā nepatīkamajās sajūtās, pastipriniet viņas. Iedomājieties, ka tas ir tā kā mūzika, un uzgriežiet uz maksimālu skaļumu, lai tas viss tas, kas jums besī, triggerē šo korķis ārā, lai tas pastiprinās. Un esat vienkārši tajā un vienkārši elpojat. Un tas arī tā kā palīdzēs. Jo elpa, tas, ko mēs elpojam, tā ir mūsu apziņa. Ieelpojot vairāk gaisa, vairāk skābekli. Mūsu ķermenis, tā ir dzīves enerģija, skābeklis ir dzīves enerģija. Par to būs arī vēl citos video, tad, kad es tam visam būšu gatavs. Tur ir runa par paramagnētismu, par šūmaņa vibrācijām, kā tas skābeklis un tas viss kopā ietekmē. Jā, un šāda elpa nolīdzsvaro nervu sistēmu un saslēdz pieres daivu ar pakaušu daivu, kas atkal ir pieres daiva ar apzinātību, pakaušu daiva ar neapzinātību. Mēs pārsvarā dzīvojam ar pakaušu daivu,
tikai tad, kad esam līdzsvaroti nervus, tikai tad, kad nervu sistēma līdzsvarota un nobalansēta, tad mēs esam šeit un tagad apzinātā stāvoklī. Bez līdzsvarotas nervu sistēmas, bez savienotas pieres un pakaušu daivas nav iespējams nonākt šeit un tagad apzinātā stāvoklī. Tā kā tam arī ir liela nozīme, liela ietekme uz ķermeni, uz saikni ar sevi. Un tikai tad, kad mēs esam tajā šeit un tagad stāvoklī, tikai tad, kad mūsu nervu sistēma ir līdzsvarota, mēs spējam jau apzināti radīt un darīt visādas lietas. Nu tā, bet arī ikdienā var censties visu laiku elpot caur degunu. Nu runājot, tas ir grūti, kā man šobrīd, bet elpot caur degunu, mierīgi, lēnu, garu, dziļu elpu. Tā kā pieelpot ar vēderu pilnu, tad plaušu apakšdaļu, augšdaļu, nu tad attiecīgi izelpot caur degunu. Tas vairos dzīvības enerģiju, vairos apzinātību, līdzsvaros nervu sistēmu, vairos skābekli organismā. Nu, un skābeklis, zinat, bez skābekļa mūsu šūnas, mūsu smadzenes atmirst. Un tas arī patiesībā ir tas, ko 5G dara. Viņš to skābekli ierotē, un tas skābeklis nespēja savienoties ar dzelzi, līdz ar to mēs elpojam skābekli, bet viņš mūsu organismā neuzsūcās. Nu, un tie ir tie visi Covid simptomi un viss tas, kas tur notiekās. Tā, kas vēl, ko vēl es daru? Es elpoju, es dzeru ūdeni, cenšos ēst veselīgi. Nu, ja nevar, šobrīd pat ir labāk tā, kad labāk ēst gaļu, ja zinu, kur dabūt labu gaļu, nekā ēst dārzeņus un visu šido te veikalā pieejamo pārtiku. Nu, kāds man tā kā oponēs vai nepiekritīs, bet gaļā ir daudz lielāka koncentrācija, visu šo vajadzīgo elementu un viss pārējais labais, kas ir vajadzīgs ķermenim. Jā, tātad cenšos ēst veselīgi, cenšos būt maksimāli dabā, dzeru dzīvu, noturīgu, dzīvības enerģijas pilnu ūdeni. Visur apkārt elektroierīces harmonizēju, visu ar orpas uzlīmēm. Un šobrīd vēl manā dzīvē ir ienācis tāda lieta kā paramagnetisms, bet tā ir gara plaša tēma, par ko es rakstīšu nākamo video, ja būs pieprasījums. Tā kā rakstiet komentāros, ja jums interesē par paramagnetismu, par šūmeņu frekvencēm, kā to ienest vairāk savā dzīvē, jo tas ir tas, kas saslēdz. Tas ir sazemējums mūsu apziņai. Tā ir enerģija mūsu apziņai. Tas pastiprina saikni ar zemi, ar dabu, ar to pašu sauli. Tas iedod tādu iekšējo mieru un stabilitāti. Es šobrīd ar to visu eksperimentēju, nu jau 2 gadus. Tam ir ļoti liels pozitīva ietekme, bet es vēl nevaru saprast, kā to aiznest pareizi līdz cilvēkiem. Kā to informāciju nodot, lai tas maksimāli efektīvi darbotos un tā. Bet būs pieprasījums, pastāstīšu, padalīšos. Kas tad vēl? Jā, tie jau tādi svarīgākie elementi. Dzīves ūdens, lai pēc iespējas mazāk visādi kaitīgie starojumi apkārt. Pārtika, labs miegs, sazemējums, daba, jā. Tas pagaidām viss un paramagnetisms. Maksimāli daudz paramagnetismu savā dzīvē. Nevar forsēt, jo viņš šauj korķis ārā, bet tie korķi jau ir visi tie draņķi, kas ir organismā sakrājušies. Un viss fokus uz sevi. Visu laiku uzdot jautājumu, ka kaut kas dzīvē nepareiz, bet nepatīkams tāds notiekās, tad uzdot sev jautājumu, kā es gribētu justies šajā situācijā, kādu es gribētu realitāti sev apkārt, vadoties pēc šīs informācijas, kas pie manis nāk, un apzināties to, ka es radu realitāti. Nevis tur Švābs vai papa
Putins vai Trumps, bet es radu realitāti. Nevis atdot spēku viņiem, kad, ja Trumps būs žēlīgs un apžēlosies par Latviju, tad te viss būs labi, bet nē, ja es radīšu, tad būs labi man. Ja es neradīšu, tad nekas arī nebūs, jo Trumps nenāks ne dzīvokli sakārtot, ne māju, ne izslaucīt grīdu, ne iestādīt tomātus, gurķus, ne ielies ūdeni grīklā, neko tādu viņš nedarīs. Viņš varbūt var tādus kaut kādus procesus tur ietekmēt, bet ļoti minimāli. Un arī viss tas, ko viņi tur dara, tas ir saistīts ar mūsu nodomiem, ar mūsu pieprasījumu. Tā kā mēs esam ilgstoši ģenerējuši kaut kādu brīvību no švakcinācijas un fakcinācijas, un mēs esam ģenerējuši brīvību no debesu strīpām un tā. Varbūt daži pamanīja, kad es te nodalījos pirms dažām dienām ar rakstiņu, ko es uzrakstīju pirms gada. Es izteicu nodomu, ka es gribu dzīvot zem skaidrām, tīrām debesīm. Protams, ka Miegalot tāpatās, bet ir kustība, ir virzība. Toreiz ļoti daudz cilvēku nodalījās, ierakstīja arī savu nodomu, noteikti izteica. Un tas radīja vilni, kurš tagad tieši pēc gada, bišķi mazāk kā pēc gada, atnāca ar kaut kādiem rezultātiem. Tā kā turpinam radīt, apzināti, izdarīt izvēles, pastiprināt saikni ar sevi, iet sevi iekšā, ieklausīties savā ķermenī, savā sirdsbalsī. Un viss tas, ko es uzskaitīju, tas reāli pastiprina. Dzīves ūdens, orps, paramagnētisms, veselīga pārtika, būšana dabā, mellenis ļoti labi smadzenēm un visam izmanto dabas veltes, bet tādas, kuras jūs zinat, ka tas nāk no tīras zemes, no tīras augsnes, ka tur ir komposts, nevis NPK un Roundups izmantots. Tā kaut kā. Labi, paldies par uzmanību. Būs man vēl kaut kas, dalīšos. Gribat zināt kaut ko vairāk, rakstiet komentāros, dalīšos. Čau!